Šī gada 13. piena paku laivu regate notiek par godu Jelgavas 750 gadu brīnišķīgai jubilejai. Galvenie svētku rīkotāji, protams, ir Jelgavas pilsētas pašvaldību iestāde Kultūra, svētku lieldraugi neviens cits kā Tukuma piens un produkcijas līnija Baltais. Oriģinālākā laiva, visatraktīvākā komanda, inovatīvākā laiva, treknākais piena klosts, nominācija, kas vienmēr sagādā man baudu, pilnīgs sviests. Un, protams, nominācija, uz kuru jau te daudzi tā uzmetot aci pretendē, ātrākā laiva. Šī regate būs liels izaicinājums, jo savu 6 gadu laikā nevienu gadu šāds vējš nav bijis. Esam Salgriežu vasaras vidusskolu nometne. Tā ir ļoti jauka, forša jaudiešu nometne. Tradīcijām bagāta. Bet pirmo reizi piedalāmies regatē. Cik studenti spēkiem uzbūvējot savu kuģi? 4. Jā, 4 dienas. Diezgan ātri priekš tādas laivas. Mūsu komandas sastāvā ir 8 cilvēki. Kas tulkojot latviski nozīmē, lai dzīvo Kurzemes un Zemgales hercogs Pēteris Bīrons un viņa sieva hercogene Doroteja. Tad tādas lomu spēles mums. Bīrons un Dorotejas kundze, kur arī stāv man blakā. Mēs te laidīsim gaisā pirmo Jelgavā gaisa balonu. Tas notikās, tad, kad Jelgavai bija 230 gadi. Tā zivs kaut kur tonnas 3 sver. Lielu pēc tādas dzīvā. Jā. Cilvēki daudzams, kad pagājuši gadu mēs 8 gabali vidinājāmies. Uz šitās te platformas. Ja skaitīja pēc pakām, tad bija kā 7 cilvēkus tūkstoši, tad mums ir 20 cilvēku stabili. Mēs esam troļu meitenes, Norvēģu zeltenes. Mēs visi bankā strādājam, par jūsu naudu gādājam. 5. Vīriešu komanda. Mums ir labs numurs laivai. 13. Vislabākais 13. Mēs esam metālapstrādes uzņēmums. Un mēs taisam šķeldotājiem korpusus. And explain that today we came especially for selling those Mistrals. Jā, mēs šodien gribam pārdot viņu. Par cenu mums vēl nav konkrētas cenas. Varbūt pašvaldība korpusi? Varbūt. Daudz, vairāk par 2000. Daudz mums tur ir. 25 gadu jubileja bija un 5. brauciens. Mums ir svētki. Vai nav skaistulis? Būvējām ātru laivu, viņi uzziedēja. Tagad nāksies ar visiem ziediem uzvarēt. 50 ūdensrožu ziedi, zeltslotiņas, sūnas un vēl tur noslēpušās hortenzijas. Tāpēc, ka skaistākajai līdzjutēju daļai šī laiva noteikti patiks. Pirms 3 gadiem bija plānots sākumā, tad šogad uzradās cilvēki, kas salika visi galvas kopā un beigās mums sanāca mūsu energoefektīvākā ēka. Arī būs uz ūdens un parādīs klase. Viss kārtībā 3 cilvēkus mierīgi tur un ātri iet uz priekšu. Visi ļoti labi. Atradām senūs Gustava Eifeļa rasējums. Viņš paredzējis pienpaku regatu. Tādēļ mēs višķi, protams, kaut ko pamainījām, uzlabojām, lai mūsdienīgāk. Višķi. Mazliet, bet tā, jā, ļoti tāda, es kā lai saka, perspektīva konstrukcija. Tur bija doma par Lielvārdas jostu pie Brīvības pieminekļa. Mēs gribam savu Zemgales jostu. Kāpēc gan ne? Vienā ir, pār 1000, vienā ir 695 bija sarkanas. 695, jā, daudz pār 1000 visu. Tā ir tieši reāli josta attēlot. Zemgales josta. Parād šo jostiņu. Uzbildē tagad uz jostiņu. Kaut kas līdzīgs. Kaut kas līdzīgs. Mēs esam lepni, ka mūsu raksti ir arī pilsētai. reizes, jā? Jā!
Astotniekā ir. Virsaitī! Virsaitis to jūs apbalvos. Aptuveni nedēļa, bet mēs būvējam vakaros pēc darba aptuveni katru dienu 2-3 stundas. Uzvara pār Liepāju 7-4. Mums 5. septembrī spēle, pirmā Latvijas čempionāta spēle pret Jūrmālas Hasts Tukums. Visi aicināti ierasties. Kā tā būs? Cik būs cilvēki uz laivas? 2 tikai? 2, nu ir potenciāls. Divnieks ir viens no spēcīgākajiem. Olimpiskā disciplīna vismaz ir smaržošanā un kanoja airēšana. Mēs prezentējam jaunu vietu veikalu, kurš ienāks un sāk strādāt tieši 1. septembrī. 1. septembrī, ja nav noslēpums, kur? Blakus restorānam. Blakus restorānam Silva jauns veikals atklājās 1. septembrī. Ļoti labs marketinga veids. Mums jāpajautā, kāds tad mūsu žūrijas locekļiem Rubļikungam, kur viņš ir. Kā tad izskatās? Mēs lūk esam 3 skaistās vāveres, kuras uzkurina mūsu kungus. Kuri savukārt ir kairē. Jā, lai ātrāk kairē. Mēs esam viņu atbalsts un kungi. Cik ir airētāji šogad? 6. Tas ir 3 vāveres. 3 vāveres iekāds. Un 3 džentelmeņi cilindros. Un kotletīts un gurķīši pienesums žūrijai. To mums īstenībā pienes skatītāji. Žūrija nāk saņemās, kas ir? Nākat runāties. Mēs esam. Jā. Uzdodiet jautājumu. Kas ir noticis? Pagājušos gadus bija kaut kas uz klostas, šogad vienkārši platforma. Mēs gaidām, mēs iesildamies. Piena paka. Oi, beidzās ir mikrofona. Iekota mikrofona. Tā ir piena paka. Pirmie tiesu svētku ārpus Rīgas, kur bija? Un pirmie deju svētku uz ūdens, kur ir? Jelgavā. Kas ir Jelgava? Jelgava ir pilsēta iedvesmē. Kas ir deja? Izaugsme un iedvesmē arī. Kas ir deja? Deja ir tās pilsētas gaisma. Mums šogad ir jubilejas gads un pilsēta arī jubilejas gads. Uz laivas nevajag ņemt klavieres līdzi, jo tad vienkārši nogrīt tas kuģis un lūk būs nelaime. Jā, arī pistoli bija. Aizies! Bet viņi ceļā, trešā četri laivī. Mēs turpinām laivai. Uz promenādu mūsu parādiet, ko jūs spējīgi. Nu, tā tas ir. Šādai, vēlreiz! Jūsu mūziku pārspēt šoreiz!
nelaidiet savu startu, jo tad vienkārši šur traucēja citiem dalībniekiem, kas tagad ir jāstresē. Arī pašspēkiem tas ir ļoti labi, ka distance tiek veikta no viena